Sirds mīļā Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirds mīļā Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirds mīļā Monika, Monika, kad saulē jūrā grimst. Sirds mīļā Monika, Monika. Laleli lalu, laleli. Mi. Šodien ļoti slikti skan. Laleli lalu, laleli lalu. Labi, apskatīsimies, kas mums te ir. Tā, jaunā gāzes rēķinu grāmatiņa, Latvijas rēķins, par dzīvokli arī jāmaksā. Tūlīt mēs izmēģināsim jauno maksājumu veidu. Tā. Telefonbanka. Es gribētu samaksāt par dzīvokli. Jā, parole. Sirds mīļā. Jā. Sirds mīļā. 3, 5. rindā. 2, 85 lati. Atkārtoju. Sirds mīļā. 3, 5. rindā. 2, 85 lati. Paldies! Laleli lalu, laleli lalu. Hilda! Kas tur ir? Kas veicies? Kas ir? Hilda! Pagā, paskaties uz mani, vai tad es izskatos pēc Hildas? Hilda, tu izskaties pēc Žaņa! Jā. Kur ir Hilda? Hilda pēkšņi sadomāja aizbraukt pie krustbērniem uz laukiem. Nomierinies, izstāst, kas lēcies, kas noticis. Robertam ir mīļākā! Nemuldi! Jā, nemuldi. Es visu dzirdēju, kā viņš ar to sievieti runāja pa telefonu un nosauca viņu par sirds mīļo! Ko viņš viņai teica? Viņš teica, kāda parole? Nu, jā, protams, viņai es to paroli, jo viņai jāsaka, kas ir aiz durvīm. Vai tur kāds ir, vai kāds nav, vai tur vajag zvanīt, vai nezinu, vai laist iekšā, vai nelaist iekšā. Jā, tikai mieru, nu. Pagaidi! Un tad viņi norunā, ka viņi ies uz kino, un tur droši vien viņš skūpstīsies. Un tad viņi norunāja, ka Roberts ies pirmais un apsiedīsies 3. 5. rindā. Nomierinies, lūdzu. Uzklausi mani, Šodien jau man tev visu izstāstīt, man sirds sāp, man pilnīgi asiņo. Un tad viņš teica, ka viņš ir ietaupījis 85 latus viņai sīkiem ikdienas izdevumiem. 85 latus dienā! Monika, nav viņam nekāds mīļākās, nav mīļākās. Ir viņam mīļākā, sirds mīļā, ir mīļākā, ir... Labi! Pateikšu, viņam ir sirds mīļā. Tu vienīgā. Monika, tā sirds mīļā. Tā ir telefonbankas parole. 85 lati ir summa, kura jāpārskaita. Kādā? Telefonbankas parolē! Uzklausiet, mēs norunājam, ka turpmāk Roberts vairs īres naudu nedos man uz rokas, bet pārskaitīs kontā. Un parole ir sirds mīļā, saprati? Pagaid, bet viņi norunājuši, ka viņš sēdēs 3. 5. rindā. Kā tu to izskaidro, ko? Vai! Kuzņecovu neaiztiec, es izskaidrošu. No? Izskaidrošu. 3. 5. rindā, tas ir 3. cipars 5. rindā. Tas ir kods. Kods rēķina kods. 3. cipars. Kods? Tad tu tā domā, ja? Nē. Tu tā domā? Ne, pagaidi. Nomierinies, uzējam augšā pie Roberta. Viņš tev atkārtos vārds vārdā visu to, ko es tev teicu. Roberts, noteikti tev iepriekš jau ir brīdinājis. Monika, visi vīrieši jūs esat vienādi. Nomierinies un uzējam augšā pie Roberta. Ejam.
Labi. Jā. Nu, Paņem slotu. jā. Ko? Nē. Šoreiz iesim kājām. Lūdzu. Telefona banka, tad tā ir taisnība. Nu, pareizi mūnā saule. Tas ir ērtāk, izdevīgāk un mūsdienīgāk. Redzi, ērtība ir vērtība. Nu, kā tā? Jā. Nu, redz, to mēs, paldies Dievam, esam noskaidrojuši. Tagad varam mainīt vismaz tēmu, jā. Klavieres, redz, ka jaunā vietā tomēr izskatās tīri labi. Zinu, nolikam jaunajā vietā klavieres. Žani, Ko? labi, ka tu man atgādināji. Jā. Tu man palīdzēsi pēc tam klavieres aizvilkt uz veco vietu. No, pietiek. Es jau Monikai palīdzēju no rīta pārbīdīt viņas jaunajā vietā, vēl muguru tagad. Nu, bet... Nē, Robertiņš, lai klavieres pagaidām pastāv šeit. Zini, Žanīt, ka Robertiņš dzied, tad šeit ir labāka akustika un virtuvē man labāk ir dzirdams. Nu, nekas. Es to visu nokārtošu, kad tevis nebūs mājās. Kas ir? Kas tev rīkli? Es tik ilgi skaidroju Monikai, kas ir telefona banka, ka es gandrīz esmu pazaudējis balsi. Kad tik es neesmu saukstējies. Robertiņ, tu esi vienkārši pārstrādājies. Un pēc tam klubā remonts, visi logi vaļā, durvis vaļā, caurvējš. Lai gan man teica, ka uz visām pasaules skatuvēm esot caurvēji. Monika, atnes man pāris medikamentu. Labi, Robertiņ, paklau. Žanīt, varbūt, ka tomēr klavierēm vajadzēja stāvēt vecajā vietā. Es no sākuma domāju, ka tās labāk derētu būt pie šīs sienas, bet nē. Un rakstām galvenai pārbīdīt tur pie loga. Monika, man patiešām nav labi. Galva sopa, mīksnok. Laikam bijuši nokēri skaidu zarāsu. Nu, Robertiņ, vai tu tiešām ir tik traki, ko? Jā. Nā, mīļumiņ, tu būsi vēl dzīves, kad es atgriezīšos no virtuves. Monikiņa atnes man pāris medikamentu. Nu, kad Robertiņš sāk slimot, viņš sāk čingstēt, un tad man ar viņu jāpliec kā ar tādu mazu bērniņu. Lūdzu, neizsmēj. Kāpēc tam visam bija jānotiek tieši tagad? Klubā drīz beigsies remonts. Man te jāgatavo jaunā programma. Tu neuztraucies, varbūt kā attiesies. Kā es bez balss to varēšu izdarīt? Man taču jārada iespējas uz Malneča kungu. Kas tas par Malnaču? Jaunais flamingo menedžers īpaši prieks. Jā. Lai viss ritētu gludi jau pašā sākumā, man viņš ar kaut ko ir jāpārsteidz. Kā, vai tad Monika vispār nezina, ka tu gatavo jauno programmu? Paldies Dievam, nē! Nu, bet tad, zini, tās klavieres te jaunajā vietā. Jā. Žanīt, lai nu paliek klavieres. Jā. Robertiņš ir slims. Jā. Te plosās vīrus, mums ir karantīna, lūdzu aizskrien uz aptieciņu. Jā, būs aptieciņa. Nu, manu mīļumiņu, paskalini ar sāls ūdentiņu. Monika! Labdien! Māsa Monika, aptieciņa. Sveiki, Žan! Paldies! Kā? Kas viņam vainas? Mana diagnoze – alfocilimopatija, ekstremus homeopatītis. Paldies Dievam, es domāju, ka būs trakāk. Saka man lūdzu, Žanīt, kāpēc vīrieši ir tik nevarīgi, kad viņi slimo? Mēs, sievietes, gan tā nepadodamies. Mēs neatdodamies slimībai. Tāpēc, kā mātītes dabā ir stingrāks par tēviņiem. Čārlis Darvins. Monika! Piedod, Žanīt, mani gaida latgaļu pacients. Monika! 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 Nu, kas tad ir mīlulīte, nu? Man kļūst ar vien sliktāk. Kakls sāp ar vien vairāk. Paskaties, vai nav sarkans. Atsidzies? Atver mutīti? Nu, jā. Kas tur ir? Ko tu redzi? Tā jau es domāju. Nu, kas tur ir? Tumšs. Man ir vajadzīga baterija. Labi. Aizej pēc baterijas. Ak, tu mīļumiņ manu. Ak, tu mana saulēta. Kāpēc tam bija jānotiek tieši tagad? Tieši tagad.
klubā remonts tūlīt beigsies, man būs jāgatavo jauna programma. Robertiņ, tu esi vandījies pa manu darbu rīku kasti. Kur ir baterija? Kā? Es noliku turpat, kur tu biji atstājusi. Labi, labi, nebļausties. Tev sāp katriņš. Tā, es atradu. Nu. Ver vaļā mutīti. Es galīgi slims cilvēks. Gandrīz beigts guļu gultā, un tu smejies par mani. Nu! Žēl, ka tu pats neredz, kā tur izskatās. Nu, vai sarkans? Tur ir skaisti kā gleznā. Nu, Tur ir sarkans, violets, oranžs, zils, lilā. neapsmej mani. Man kakls sāp ar vien vairāk, es jūtos briesmīgi. Un tu zini, sāp ne tikai kakls, bet arī vēderā ir tāda jocīgi vēsa mitruma sajūta. Vēderā jocīgi vēsa mitruma sajūta. Jā. Pacienti, atsēdzieties. Tā. Tagad dabūšu plaušu sodi. Tā jau es domāju. Robertiņa. Man ir jāapvelk sausas drēbes. Tagad es nemaz vairs nevarēšu padziedāt. Taurenī, atlido uz īsu brīdi. Pacienti, lūdzu, nedziediet. Jūs taurenīts vairs nevar palidot, viņš knapi vēl kājas. Lūdzu. Nu. Robertiņa, varbūt, ka tu gribi brokastiņas? Nā, paļģis navāk. Jā, bet tev vajag dzert daudz šķidrumu, es atnesīšu apelsīnu suliņu, ja? Jā, apelsīnu suliņas dzeršu. Nu. Un arī kafijas tasīt, jā. Labi. Nu, Es brokastu maizīti mēģināšu dabūt lejā, jā? labi. Jā, Uzliec nelielu šķiņķīšu gabaliņu, 2 pirkstu biezumā, jā? apelsīnu suliņu, kafiju, brokas maizīt, Jā. šķiņķīti. Labi. Jā. Ceptas vai vārītas? Kulteni. No 6. Monika. Labdien, doktor Monika. Sveiki, Žanīte. Kā sirdzējis? Dzīvs? Tu zini, es biju izsaukusi ārstu. Nu? Un Robertiņš ir slimāks nekā es domāju. Viņam kaklā ir kaut kāds vīruss. Un ārsts parakstīja klusēšanas terapiju. Redzi, žēl, ka Hildas nav. Pagrozītos te uzrautos ar uz kaut kādu klusēšanās vīrusu. Labi, ka Hilda nedzird, ko tu te par viņu runā. Ārsts Zālītis teica, ja Robertiņš grib dziedāt jaunajā programmā, viņam visu nedēļu jāpavada gultā, un viņš nedrīkst runāt klusēšanas terapiju. Tā. Zini, Monika, es tomēr iešu, ja? Ja kaut ko vajag, tu dod ziņu, ja? Paldies, Žanīt, paldies. Jā, Robertiņ, es eju. Žanis apvaicājās, kā tev iet. Nu, tagad dzersim zālītes, mikstūru. Nu? Dakteris teica, ka tev ir jādzer zālītes, un mēs dzersim zālītes. Robertiņ, nekliedz uz mani. Ja es teicu jādzer, tad dzersim. Tais vaļā mutīti. Nu? Tais vaļā mutīti. Nu, ai, tu rīkojies tā kā mazs bērns. Es pret tevi arī izturēšos kā pret mazu bērnu. Ver vaļā muti. Nu, ver vaļā muti. Aiziet! Tā. Ko es vēl tavā labā varu darīt? Jā. Nu, Monika, paklausies, tas tiešām kļūst smieklīgi. nerunā, raksti. Nē, tas ir smieklīgi. Es eju uz klubu, man jāiestudē jaunā programma. Nekur tu neiesi. Lai Melneča kungs pats iestudē to programmu. Nē, es viņam nevaru to lūgt. Nē, tu nevari, es viņam tad to palūkšu. Vai būs klausīšana vai nebūs?
Ai, klubs. Es pati piezvanīšu Melniča kungam un lūkšu, lai viņš iestudē programmu. Un vispār tā nav nekāda telefona saruna. Jā. Es pati pie viņa aiziešu un palūkšu. Man tik vajadzētu pārģērbties. Jā. Aplausi. Slava. Nauda. Nu, Monika, tu zvanīji. Ko vajag? Tā, man ir jāizskrien uz klubu. Piedod, tas vainiekam. Labi. Vai tu nevarētu pasēdēt pie Robertiņa? Jā. Jo varbūt viņam ko ievaigas. Jā. Kāpēc jau jāiet uz klubu? Man, saprot, ir jāsatiek Melniča kungs. Tu jau zini, cik Robertiņš ir apzinīgs. Viņš lieks ārā no gultas, viņš iestudēs jauno programmu. Bet es gribu lūgt Melniča kungu, lai šoreiz programmu iestudē viņš pats. Tad tev ir veiksmi vajadzīga. To es tev no sirds novēlu. Jā, paldies, paldies. Tā, halo. Labdien! Te jūs traucēja Aivars Malnacis. Sakiet, vai es varētu lūgt Robertu Rambāna kungu? Es esmu Rambāns kundze. Robertiņš pašlaik nevar pienākt pie telefona, viņš ir mazliet... Nekas. Pasakiet, ka es viņam zvanīju. Redziet, man te uz dažām dienām jāizbrauc komandējumā uz Romu. Ziniet, būšu kādu dieniņu pirms jaunās programmas nodošanas. Bet sakiet, lai Roberts neuztraucas. Es domāju, ka viņš sagatavos brīnišķīgu programmu. Bet redziet, Melniča kungs... Jā? Patīkam komandējumu. Paldies! Uz redzēšanos. Kas bija? Tas bija Melniča kungs. Nu? Viņš brauc prom. Nu būs iepes. Ko tagad, ko teiks Roberts? Neko, es viņam neko neteikšu. Kā neteiksi? Tā. Nu, bet kas iestudēs jauno programmu? Ko tu? Nu, kas iestudēs jauno programmu? Roberts nevar kāpt no gultas ārā, kamēr to nebūs atļāvis ārsts. Jā. Tā tad nekas cits neatliks, kā programmu būs jāiestudē man pašai. Tu spēsi? Nu, protams, ka es spēšu. Un es spēšu arī piesaistīt līdz šim novārtā atstātus talantus. Monika. Un tad es varēšu uzstāties ar savu veco kroņu numuru, ar savu vecā jūras vilka balādi. Rīt no rīta uz mēģinājumu. Un, ja tu gribi uzstāties, Robertam ne vārdā. Mēms kā kaps. Paldies, doktor kungs. Nē, tas ir lieliski, ka jūs man saprotat. Jā, uzredzēšanu Zālīša kungs sveicina sieviņai. Monika, atradu. Te ir viss pašdarbības zelta fonds. Bet es pierunāju ārstu, lai viņš neļauj Robertam kāpt no gultas līdz pašai pirmizrādē. Viņš uz klubu nenāks, viņš mūs netraucēs. Labi, tātad Roberts joprojām domā, ka programmu iestudēs Malnača kungs, un Malnača kungs visu laiku domā, ka programmu iestudēs Roberts. Viss, tad ir kārtībā. Tieši tā, vecais jūras vilk. Paklau, te nu ir viss. Un tagad dziedās un mūzicēs, to apzvērēs vīriešu tūkstoši, visdaļākās draiskulas 2000. Kad debesīs miec piena ceļš, pa to es vēlos iet. Pie mīļotās man domas trauc un paliek vienu viet. Pie mīļotās man domas trauc un paliek vienu viet. Ja atsaucies sirds mīļotā un ļauj man tevi skaut, un skūpstu neprātā aiztekties, tu vari man to ļaut. Un skūpstu neprātā aiztekties, tu vari man to ļaut. Es esmu tava sirds mīļotā, ko šonakt sauci tu. Un mīlas liesmās es kvēloju, kaut tu to redzētu. Lai aiztrauc gadu desmiti,
priekš manis tas ir nieks. Ar mīļoto man kopā būt, tas vienmēr būs liels prieks. Ar mīļoto man kopā būt, tas vienmēr būs liels prieks. Un mūžībā reiz aizejot, šeit mīļo atstāšu. Kad aizsaules vārti vērsies man, es viņu satikšu. Kad aizsaules vārti vērsies man, es viņu satikšu. Es esmu tava sirds mīļotā, ko šonakt sauci tu. Un mīles liesmās es kvēloju, kaut tu to redzētu. Es esmu tava sirds mīļotā, ko šonakt sauci tu. Un mīles liesmās es kvēloju, kaut tu to redzētu. Bravo! Tas tik ir Čāni! Nu, bravo! Kāds grib redzēt zagli dzīvu, šurpunāk, kur smags un sils, visu pārklāj tuvu plīvurs, kur gar sienām tvaiki pil. Jēli vārdi tur uz sienām, galdi krēsli caurumos, kaktā palma grestos lienas, tmarnec guldzot klients kazos. Tālāk Žanis vecā frakā, sejā iezaļgans kā žults, sev zem lūpām skurbāt raka, kaut to latīniski molda. Vai! Šī grodziņā pie ostas bieži vien man sēdē tik, kaut kas traks tad manī mostas, manī kas tik kurds un tīks. Jūtu asinis zem ādas, aizraudamās, guldzot plūst, kā no kāda milzu krāta, lai man sirds reiz mieru gūst. Tālāk Žanis vecā frakā sejā iezaļgans kā žults, sev zem lūpām skurbāt rakā, kaut ko latīniski vulda. Bravo, vecīt, Saimi. Monika! Paradīze smaidu mala, tavas mājas visas sniegā, maigi rožainā un liegā. Ir tik viegla skatās pakārt, debesīs kā zilā akā, var kaut kur atrauslā diegā. Nenatnā paradīze lēna, kas mažas skumjas salda ēna. Paradīze ilgumā, sirds bez tevis vienmēr sala. Nenatnā paradīze lēna, kas mažas skumjas salda ēna. Paradīze ilgumā, sirds bez tevis vienmēr sala. Paradīze klusā malā, kad es reiz pie tevis būšu, vai es tur uz mūžu kļūšu. Vējš, kas rozes vājā
Cūkas, kas no dzidra gaisa, sev uz sauli tiltu taisa. Atnāk paradīze lēna, kas mažas skumjas salda ēna. Paradīze ilgumu mala, sirds bez tevis vienmēr sala. Sirdsmīļa Monika, Monika, kaislīgā vienīgā. Sirdsmīļa Monika, Monika, zvaigzne vispožākā. Sirdsmīļa Monika, Monika, kad saulē jūrā grims. Sirdsmīļa Monika.